Vēl vienu, nē, viņa tagad dabūja to pagājušu nedēļu, pagājušie otrdien, trešdien dabūja Saumē un izdarījās. Un šorīt jau dabūja. Nu, viss, kā ko tu bija tieši. Jā, dažādi varianti. Viss kaut kā var cēt, no burkāniem, no kartapaļiem, no mirdiem, no visu kaut kā. Mēs jau kaut kā tādi izgalvo vai ne, ko kas māpīja. Kāds ar tambura, kāds bāda kaut ko. Viena klaidīja. Jā. Nu, tad arī nāra. Ko tu gribi? Parakstīs. Ko tu gribi parakstīs, tikai visi bijuši. Parakti kā bija. Nu, Astra. Es jau jau teicu, Es braukšies pārpūks. Man tagad idejas ir tās vērdošana, kas... jā, pēc tam domā tālāk. Darba domās, ka tā rītīgi jāsēdās. Es arī bet īstenībā tu arī var pārmācīt. Viņš jau nemaz nav tik grūts, vai ne? Nē, vakar bija tā, ka man pa nedēļu nav laika. Vakar domāju, ne, otrdienā jāiet ir kaut kas jārāda, ja? Sāp 8, pēc pirts. Domāju, viss sāp kaut ko darīt. Līdz 1, līdz kādiem 11 es neko nesapratu, tik jauci. Un pēc tam, kad aizgāju, tad apēc, nevar gulēt vēl aiziet. Tad no suteša divās kārtās tā, nu, divas krāsas suteša. Nu, pērļošana ar sutešu un nav. Divas krāsas suteša un vienkārši šuja ar makšķeru auklu kopā locot to sutešu abas krāsas un pa vidu liekot dažādu pērļu. Aizgāja Ingrid, ja? Tev ir līdz parādīt. Bet ļoti grūti pa vidu pērļu. Tas ir kā tu pats tur izvēlēs. Nu, žēl, man paņēma izvēlēt. Man pašai tā iepatikās. Tur viņi visu kodēs mums. Tas nav tik slauks. Nē, viņš ir pasmāls. Ja tu apķer to jēgu, jā, tad ir paši. Tad es saku, ka līdz 11 vakarā es nevarēju uztvert. Taisnu un iznāk smuki ne par ko. Jauc ārā, domāju, nav jāk. Beigās kāds jau ļoti vai smuki. Pašai patīk. Pūkstīt jau 12, jāliek mieras, nē. Tāpēc lūdzu var apakaļ griezt to. Tas kā ļoti interesanti. Tad tos vispār iedēl to žurnālu, tur vispār parādības jāpūstēs tā kā vienu, tad ievēr tās pērlītes uz divu, un tad vēl tā kā ritīgi kapos var uzstās. Jā, mums tur izmanāt. Un mēs ir kā maksājām naudu viņai ejam tādu. Jā, jo mēs pašai. Jā, nu pēc šitā kā vienkārši no tiem rūpēs tā Jau iespēju viņa brauc pretī, viņa nevar. Mēs jau aizvedīs, neuztrauc. Bet man mašīna brauc pretī speciāli. Nu, kāpēc kādu pasūtīja? Pus 3. Saka, vēl nav neizbījuši. Nē. Tas ir nākošo jūs izspriežiet un tajos pateikt. Skaidrs. Es tā esmu, ka es nemaz netiek ar savam kājām ārā. Mēs vēl sajūs. Es
Sazvanīties nevis saredzēt. Tā kā mēs esam par ūdeni kaut kā slinks palikuši. Tad mēs nevaram uzņemties. Nē, bet man ir jāzvanies. Sandra, man paldies. Mēs prasījām, kas pa kundzi. Olga saka, Sandra ir brāļa māsa. Sandra ir brāļa māsa. Bet galvenais Sandra ir brāļa māsa. Vienalga, kura Sandra ir brāļa māsa. Sandra ir vīru Es domāju, kur Sandra ir brāļa. Mēs prasam, kas tā pa kundzi. Sandra ir brāļa māsa. Izlēmās, ka citais. Tā nav tas kundze, kas visu laiku Sandra. Vai tu deviņi gadi? Aicinu jaunu, tikai biežamību. Mamma mīļākā. Tavai mammai ir ļoti skaista. Jā. Un tad Nelī. Mums jau vajadzēja iepazīstināt. Jā, mēs visi Nu ir. Tā ir Irmas Vedekla. Rastiņa Irmas Vedekla. Irmas gāja sieva. Elmāra mātis. Es nezinu, Elmāra. Elmāra mātis. Kāda Elmāra mātis? Viņa ir Irma dāva sieva. Vienīgā dāva sieva. Dāva piebilst. Tas ir vienkārši. Bet Sandra ir brāļa māsa, ot vislabāk. Bet pagaidi, Nelī jau neiepazīstās. Viss tagad zinās. Pēc tās mājas, pēc tās ideju. Ideja, es nezinu, vai kā to māk, vai to var dabūt gatavu. Man interesē tā tapošana, kas tagad modēna. Uz tā kā grābekļa. Es taisīju kā grābekļus, teiksim, patentus viņa var. Nu, patentu tāda rada tāda, jā, bet to. Kaut ko jūs nemāk skaidrīt, kad jūs Tapot mākat, švaki. Visu māk, bet tapot. Taču mājās ir grābekļus. Jā, bet tas... Ar to sienu grābjā. Ar to nevar? Vai koka vai nara? Tur baigi ir jāpiešaujās, jo viņš, tas iznāk tev šaurāks. Stingrāk pievalsts, tad viņš nav tās maliņas tās pienācis. Tā kas to rājot, tur mācīja, jā? Nē, mums iemācīja tādi Lečironi. Lečironi mums pamācīja. Es redzēju, bet vispārībā tur ir rakstu, kas ir profesionāli, jā? Jā, tas tur ir skājas. Es mācu, bet tas ir vienkāršākais raksts. Jā, grib darīt, tas mācīt raksts, jā, tur
Bet, nu, tas ir jāpiešaujas, jo pavilks stingrāk, ja, tad uzreiz pa šauliet, principā jau šaut, bet var taisīt zeķis, var kleitas pat, ja. Zeķis ir caurumais, nav tā ļoti. Nē, tur var izskaut. Derīgs var, jā, zeķi arī. Jo tā apaļš, uz apli. Atkarīgs no tā, cik biez tās tapiņas, ja. Un tad taisa tagad tos dēļus, kad tās tapiņi mainās, ir tas attālības, tad var arī. Bet, piemēram, ka mēs tagad gribam, tā mēs varam vieglākais variants. Nu, jā, bet mēs nopērnāt vienu plasmas, viņš maksā tā kā pēkā. Nu, un dzīvu visu, bet dzīvu viņiem vienkārši jā. Bet jā, mēs gribam paskatīties šo te principu, kas tur sanāk. Zeķināri, bet mums grāba, tu neesmu grāba. Tāds viņš ir, nu, tāda šķidrutā šāvas. Es jau tikko teicu, ka uztaisīju tādu, nu, tādu viņš atkal ir šaurs, viņu vajag paplāt, tad viņš vajag paplātāk. Bet, nu, es saku, tur ir jāpiet, un dzīvi vajag būt to efektiņu, ar vārkstiņām, jo, ja tu paņem prasto lauzīti, tur nekas nav. Tur vajag tādu, nu, Es te biju paņēmus vienu praktisko latvieti šeit pat bibliotekā. Man liekas, ka praktiskajā. Tur bija arī drusku aprakstīts par to, un bija veste uzrūkums. Zeķis, apaļš, jā, nu, piemēram, viņam ir tam apli, tad tur biezāk tās tabulas mazāk. Tā ir ļoti labi. 2 gadiem. Es zeķi nevēl vadīt. Bet